Laipni lūdzam Numero Guru YouTube kanālā. Šodienas video mēs izpētīsim dzimšanas numuru 1, kas numeroloģijā pazīstams arī kā driver, basic vai psychic number nozīmi. Pirmās sākam, ja jums ir grūtības atrast šo video jūsu vēlamajā valodā, pārbaudiet zemāk esošo aprakstu, kur atradīsiet saiti uz dzimšanas numura 1 video jūsu valodā. Šajā video mēs apspriedīsim cilvēku ar numuru 1 unikālās īpašības, ieteiksim ideālas karjeras iespējas un atklāsim jūsu laimīgos skaitļus un labvēlīgās krāsas. Tāpat mēs pārskatīsim tos skaitļus, kas ir visvairāk saderīgi ar jums draudzībām, biznesa partnerībām vai laulībām, lai palīdzētu jums veidot labākās saites. Tāpēc sāksim! Numeroloģija izpratnē cilvēkiem ar driver, basic vai psychic number 1 dzimšanas numuru ir tiem, kas dzimuši mēneša 1., 10., 19. vai 28. datumā. Piemēram, ja kāds ir dzimis 1. datumā, viņa dzimšanas numurs ir 1. Ja persona ir dzimusi 10. datumā, jūs saskaitāt 1 un 0, kas ir vienāds ar 1. Tiem, kas dzimuši 19. datumā, jūs saskaitāt 1 un 9, lai iegūtu 10, un tad saskaitāt 1 un 0, kas arī ir vienāds ar 1. Tāpat, ja kāds ir dzimis 28. datumā, saskaitot 2 un 8, iegūst 10, un 1 plus 0 ir vienāds ar 1. Lai gan visi, kas dzimuši šajos datumos, dalās ar numura 1 īpašībām, viņiem ir atšķirīgas personības iezīmes atkarībā no konkrētā dzimšanas datuma. Piemēram, tiem, kas dzimuši 1. datumā, būs atšķirīgas īpašības nekā tiem, kas dzimuši 10., 19. vai 28. datumā. Šīs atšķirības mēs apspriedīsim video beigās, tāpēc noteikti turpiniet skatīties. Numeroloģijā skaitlis 1 ir saistīts ar Sauli, kas simbolizē leadershipu un enerģiju. Tāpat kā Saule apgaismo pasauli, cilvēki ar dzimšanas numurs 1 izstaro līdzīgas. Viņi ir dāsni un dabiski sniedz savu atbalstu citiem. Ja draugs ir nonācis grūtībās, tie, kuriem ir driver, basic vai psychic number 1, būs klāt, lai palīdzētu pat pūļa vidū. Viņi ir uzticami un ātri iegūst citu uzticību. Tomēr individiem ar dzimšanas numurs 1 var būt arī agresīvas tieksmes un vēlme dominēt sarunās. Lai gan šī īpašība var palīdzēt viņiem gūt panākumus karjerā, tā var radīt izaicinājumus personiskajās attiecībās. Dažkārt viņi sajauc pašcieņu ar ego, kas liek runāt asāk, nekā viņi apzinās, tādējādi aizskarot citu jūtas. Ir svarīgi, lai viņi apzinātos šo un sazinātos laipnāk. Cilvēki ar šo dzimšanas numuru augstu vērtē savu brīvību un necieš spiedienu. Viņi bieži vien jūtas neapmierināti ar darbu, jo tiecas būt vislabākie un jūtas piepildīti tikai tad, kad sasniedz virsotni. Viņiem patīk uzņemties vadību un ir gatavi riskēt, kas viņus atšķir un piešķir unikālu identitāti. Tie, kuriem ir dzimšanas numurs 1, mīlestībā var nesaskarties ar vieglu ceļu. Viņi atklāti izpauž savas jūtas un ir gatavi cīnīties par mīlestību, taču viņu uzmanību uz darbu dažreiz var novest pie partnera neievērošanas, kas rada spriedzi attiecībās. Lai gan daži viņus uzskata par valdonīgiem vai agresīviem, ir svarīgi saprast, ka viņi var būt ļoti atbalstoši un cieņpilni. Cilvēki ar dzimšanas numuru 1 bieži ir gatavi riskēt, neatkarīgi no tā, vai tas ir dzīvē vai braucot, kad viņi nepievērš īpašu uzmanību ceļa bedrēm. Viņi tiecas virzīties uz priekšu, daudz nepārdomājot šķēršļus. Viņiem arī ir grūti pateikt ne, un viņi ir gatavi palīdzēt tiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Atspoguļojot Saules īpašības, viņi kalpo kā atbalsta un vadības avots, nepārtraukti daloties ar zināšanām, palīdzību un saviem talantiem. Cilvēki ar dzimšanas numuru 1 bieži tiek uzskatīti par stable, pašpārliecinātiem un balanse. Atšķirībā no tiem, kas var izrādīt daudz enerģijas vai agresivitātes, viņi parasti saglabā mieru un savaldību. Jūs varat pamanīt viņu stabilitāti caur viņu sejas izteiksmēm un body language, kas izstaro noteiktu līdzsvarotību. Parasti viņi neatklāj savas emocijas atklāti, piemēram, viņu smaidi ir maigi, nevis lieli un plati. Pat ja viņi jūtas saspringti, tas reti redzams viņu sejā.
Šiem cilvēkiem ir spēcīga klātbūtne, un, ienākot telpā, cilvēki bieži tos uzreiz pamana. Viņu pašpārliecinātība izpaužas viņu runas veidā un uzvedībā, un viņi parasti saglabā līdzsvarotu emocionālo stāvokli, piedzīvojot jūtas mērenā līmenī. Cilvēki ar dzimšanas numuru 1 ir pazīstami ar savām leadership. Viņu ietekme ir tik ievērojama, ka, kad jauns cilvēks pievienojas uzņēmumam kā leader, citi bieži brīnās, kā viņi tik ātri ieguva šo pozīciju. Šī dabiskā spēja vadīt parādās jau agrā dzīvē, piemēram, kļūstot par skolas sporta komandas kapteini vai klases monitoru. Viņi iedvesmo citus pabeigt projektus un uzdevumus, ne tikai pabeidzot savus darbus, bet arī motivējot apkārtējos. Numeroloģija pārstāv Sauli kā enerģiju. Tāpat kā Saule ceļas un noriet katru dienu vienā un tajā pašā laikā, cilvēki ar dzimšanas numuru 1 smagi strādā, lai konsekventi sasniegtu savus mērķus. Viņi ir veltīti, gatavi ieguldīt gan fizisku, gan garīgu piepūli un ir ļoti ambiciozi. Šie cilvēki pieņem jaunas iespējas un izaicinājumus, izrādot spēcīgu gribas spēku, lielisku leadership un izcilas organizatoriskās prasmes. Viņu atbildības sajūtu var redzēt visā, ko viņi dara. Cilvēki ar dzimšanas numuru 1 ir ar spēcīgām līderības prasmēm un bieži veicas pozīcijās, kurās viņiem ir iespēja vadīt, piemēram, vadošās organizācijas vadīšana vai kalpošana kā prezidentam vai sekretāram. Militārajā jomā viņi var sasniegt tādas pakāpes kā majors vai augstākas. Daudzi cilvēki ar šo numuru ir izcili uzņēmēji, jo viņi bauda būt savu šefiem, kas atbilst viņu neatkarīgajai dabai. Vai tā būtu valdība, armija vai policija, viņi parasti gūst panākumus, pateicoties izglītībai un līderības prasmēm. Viņiem ir arī talants diplomātijā un efektīvā konfliktu risināšanā. Lai gan šīs lomas var būt piepildošas, es ieteiktu uzsākt savu biznesu, tiklīdz tas ir iespējams. Būt savam šefam palīdz izvairīties no vilšanās, ko var izraisīt citu cilvēku kontrolēta darba gaita. Neatkarīgi no tā, vai jūsu biznesa ideja ir liela vai maza, uzņemieties to. Izveidojiet savas prasmes un zināšanas un tiecieties uz augšu. Ar jūsu ambīcijām un spēju pieņemt ātrus lēmumus, kļūšana par savu šefu novedīs jūs pie panākumiem jebkurā nozarē. Runājot par dzimšanas numurs 1 cilvēku trūkumiem, ir svarīgi pieminēt, ka viņi dažkārt var būt egoistiski un augstprātīgi. Viņiem ir tendence būt stūrgalvīgiem, un viņi var šķist kā pavēlnieki, mēģinot paveikt lietas. Šī uzvedība var radīt spiedienu uz tiem, kas strādā viņu zemē, liekot justies, ka viņi izturas kā ķēniši. Ir būtiski, lai viņi pārvaldītu šo tendenci. Lai arī viņi bieži veic uzdevumus efektīvi, viņi var aizmirst, ka viņu komandas biedri ir arī cilvēki. Lai gan viņiem ir daudz enerģijas, citi var nesadalīt to pašu motivizāciju. Šī atšķirība var novest pie tā, ka viņi kļūst pārāk dominējoši un pavēloši, kas jāizvairās. Turklāt viņi var šķist augstprātīgi pret saviem priekšniekiem un pieprasīt cieņu no sava komandas, radot saspringtu atmosfēru. Viņi bieži pieņem ātrus lēmumus, neiedziļinoties to pārdomāšanā. Viņu gatavība uzņemties riskus var novest pie impulsīviem soļiem, kurus viņi vēlāk var nožēlot. Ja jūsu dzimšanas numurs ir 1, tad datumi 1, 10, 19 un 28 ir ļoti laimīgi jums. Labākie skaitļi, ar kuriem jums būtu jāsadarbojas, ir 1, 2, 3, 5 un 9. Veidojot partnerattiecības ar cilvēkiem, kuru dzimšanas numuri sakrīt ar šiem skaitļiem, var būt izdevīgi. Runājot par krāsām, saules toņi, piemēram, dzeltena, oranža, zelta un brūna tiek uzskatīti par laimīgiem. Biežāk izmantojot šīs krāsas, jūs varat piedzīvot pozitīvas izmaiņas savā dzīvē. Īpaši dzeltena krāsa tiek uzskatīta par ļoti laimīgu. Tomēr skaitlis 8 nav labvēlīgs dzimšanas numuram 1. Esiet piesardzīgs, vadot automašīnu datumos, kuru summa ir 8, piemēram, tādos gados kā 2015 un 2024, kas arī kopā veido 8.
Jūs, iespējams, esat pamanījis dažus neparastus notikumus šajos gados. Cilvēki ar dzimšanas numuru 1 var saskarties ar dažām veselības problēmām. Viņiem ir lielāks risks ciest no galvas sāpēm un migrēnām, kas var būt diezgan nepatīkamas. Tāpat pastāv lielāks risks saslimt ar sirdslēkmi, tāpēc ir svarīgi rūpēties par sirds veselību. Daudziem cilvēkiem ar šo dzimšanas numuru var būt grūtības ar tuvredzību, kas nozīmē, ka viņiem ir grūti redzēt tālumā. Turklāt viņiem var būt risks saslimt ar saules dūrienu, īpaši karstā laikā. Var rasties arī problēmas ar ausīm, degunu un kaklu. Tiem, kam ir dzimšanas numurs 1, ir svarīgi pievērst uzmanību savai veselībai un meklēt medicīnisku palīdzību, kad tas nepieciešams. Visizšķirīgākais padoms, lai sasniegtu savu pilno potenciālu, ir attīstīt punktualitātes ieradumu. Tāpat kā saule lec un noriet vienā un tajā pašā laikā katru dienu, jums jācenšas būt laikā visā, ko darāt. Šī disciplīna var palīdzēt jums kļūt par numuru 1 savā dzīvē. Atcerieties, ka jūsu ģimene un draugi nevienmēr sapratīs jūsu mērķus, tāpēc ir svarīgi ar viņiem runāt mierīgi un pacietīgi. Dažkārt jūs varat just nepatiku pret cilvēkiem, kuri nav ātri vai asprātīgi, bet mēģiniet mainīt šo attieksmi. Cilvēkiem ar dzimšanas numuru 1 vadība ir dabīga talanta īpašība. Vadības iespējas parādīsies, tāpēc ir svarīgi būt gataviem tām, pat ja reizēm šķiet, ka jūs neesat pietiekami kvalificēti. Izvairieties no uzmācības, agresivitātes vai egoisma, jo šīs īpašības var atbaidīt cilvēkus. Tā vietā koncentrējieties uz cieņu un pozitīvu attieksmi. Šī cieņas aura palīdzēs jums ātri iegūt cieņu, īpaši, ja esat vadības lomā. Pieņemiet savu ceļu, un panākumi sekos. Bill Gates, dzimis 1955. gada 28. oktobrī. Joma – Business, Entrepreneurship, Founder of Microsoft. Panākumi – Bill Gates līdzdibināja Microsoft, kas kļuva par vienu no lielākajām tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē. Viņa vīzija, inovatīvā domāšana un sacensību gars, kas visi bija saistīti ar dzimšanas numurs 1 īpašībām, palīdzēja viņam uzbūvēt tehnoloģiju impēriju. Viņa spēcīgā individuālismā un spēja vadīt no priekšpuses padarīja viņu par globālu biznesa ikonu. Indira Gandija, dzimusi 1917. gada 19. novembrī. Joma – politika, Indijas pirmā sieviete premjerministre. Panākumi – Indira Gandija bija pirmā un līdz šim vienīgā sieviete premjerministre Indijā. Viņa bija pazīstama ar savu izlēmīgo vadību un autoritatīvo stilu, kas atspoguļoja dzimšanas numura 1 īpašības. Viņa spēja pieņemt drosmīgus lēmumus, piemēram, banku nacionalizāciju un zaļo revolūciju, parādīja viņas spēcīgo un neatkarīgo personību. Viņa atstāja paliekošu ietekmi uz Indijas politiku. Mukesh Ambani, dzimis 1957. gada 19. aprīlī. Joma – Business, Reliance Industries priekšsēdētājs. Panākumi – Mukesh Ambani, viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, ir Reliance Industries priekšsēdētājs konglomerātam, kas aptver naftas ķīmiju, pārstrādi, telekomunikācijas un mazumtirdzniecību. Viņa uzņēmējdarbības gars, ambīcijas un vadība ir palīdzējušas Reliance kļūt par globālu lielvaru. Ambani spējas iztēloties un īstenot plaša mēroga projektus ir raksturīgas dzimšanas numura 1 vadītāja īpašībām. Elons Musks, dzimis 1971. gada 28. jūnijā. Joma – uzņēmējdarbība, tehnoloģijas, SpaceX, Tesla, X, iepriekš Twitter, izpilddirektors. Panākumi – Elons Musks ir vīziju vadītājs, kas pazīstams ar daudzu nozaru, tostarp elektrisko transporta līdzekļu, kosmosa izpētes un atjaunojamās enerģijas revolūciju. Kā SpaceX un Tesla dibinātājs un izpilddirektors Musks iemieso dzimšanas numura 1 iezīmes, piemēram, vadību, inovāciju un ambīcijas. Viņa nākotnes domāšanas pieeja un spēja pārsniegt robežas ir padarījušas viņu par vienu no ietekmīgākajām figūrām tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā mūsdienās. Sir Ratan Tata, dzimis 1937. gada 28. decembrī. Joma – bizness un filantropija,
bijušais Tata Group priekšsēdētājs. Panākumi Sir Ratan Tata, atzīts biznesa līderis un filantropists, vadīja Tata Group uz globālo atpazīstamību. Viņa vīzija un līderība ļāva Tata Group paplašināties starptautiskajos tirgos ar svarīgām iegādēm, piemēram, Jaguar Land Rover un Chorus stēlu. Viņa disciplīna, ambīcijas un stiprās ētiskās vērtības ir tipiskas dzimšanas numurs 1, kuru valdīšana ir saulē. Tata apņemšanās sociālajai atbildībai un filantropijai caur Tata Trusts vēl vairāk izceļ viņa līderību un humanitāro mantojumu. Šie slavenie cilvēki ir lieliski piemēri tam, kā dzimšanas numurs 1 indivīdi ir izmantojuši savas vadības spējas, lai sasniegtu izcili panākumus. Cilvēki, kuri dzimuši 1. datumā, ir pilni ar spēcīgu enerģiju un viņiem piemīt tādas īpašības kā loģika, entuziasms, neatkarība un analītiskās prasmes. Viņi bieži izvēlas slēpt savas emocijas, jo baidās izskatīties vāji. Kā dabīgi līderi viņi izceļas, kad tiek dota iespēja parādīt savas spējas. Šie cilvēki bauda vadību un citu vadīšanu, padarot viņus piemērotus lomām, kurās viņi var demonstrēt savas prasmes un pārliecību. Kopumā viņu stiprās īpašības palīdz viņiem gūt panākumus dažādās situācijās. Cilvēki, kas dzimuši 10. datumā, ir pazīstami ar savu pozitīvu attieksmi, noteiktību un radošumu. Viņiem ir talants sevi un savas idejas popularizēt, kas ļauj viegli sazināties ar citiem. Šiem cilvēkiem ir spēja apvienot vairākas darbības vienlaicīgi, un bieži vien viņiem ir nepieciešams iedrošinājums atpūsties un atpūsties. Viņi ir neatkarīgi, ambiciozi un pārliecināti, kas palīdz viņiem sasniegt savus mērķus. Tomēr viņi parasti glabā savas īstās jūtas sev, dodot priekšroku palikt privātiem attiecībā uz savām emocijām. Cilvēki, kas dzimuši 19. datumā, ir pazīstami ar atbildību, ideālismu un ambīcijām. Viņiem ir lieli sapņi, un viņi smagi strādā, lai tos sasniegtu. Tomēr viņu emocijas dažreiz var traucēt, liekot pieņemt lēmumus, balstoties uz sajūtām, nevis loģiku. Šiem cilvēkiem ir daudzpusība, un viņi bauda darbu patstāvīgi, dodot priekšroku minimālai citu iejaukšanās klātbūtnei. Viņi ir arī ļoti enerģiski un bieži strādā ilgās stundās, lai pabeigtu savus uzdevumus. Kopumā viņu apņēmība un spēcīgā darba etika palīdz viņiem gūt panākumus dzīvē. Cilvēki, kas dzimuši 28. datumā, ir sirsnīgi un mīl savu brīvību. Viņiem patīk pieņemt savus lēmumus un nepatīk, kad viņiem tiek teikts, ko darīt. Šie cilvēki visvairāk jūtas apmierināti, kad viņiem ir brīvība sekot savam ceļam. Viņi bauda kontroli pār savu dzīvi un bieži meklē situācijas, kur viņi var izpaust savu radošumu un idejas bez ierobežojumiem. Viņu mīlošā daba padara viņus par rūpīgiem draugiem un partneriem, taču viņu vēlme pēc brīvības nozīmē, ka viņi vērtē savu personīgo telpu un autonomiju. Paldies, ka skatījāt šo video par dzimšanas numuru 1. Mēs ceram, ka jums tas bija interesanti un jūs varējāt saistīt ar apspriestajām iezīmēm. Ja esat dzimuši 1., 10., 19. vai 28. datumā jebkurā mēnesī. Ja jums ir kādi jautājumi vai domas, lūdzu, atstājiet komentāru zemāk, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Un neaizmirstiet patikt, dalīties un abonēt Numeroguru YouTube kanālu, lai iegūtu vairāk informatīvu video par numeroloģiju. Tas arī viss šodien. Tiksimies nākamajā video, kur mēs izpētīsim dzimšanas numurs 2. Līdz tam, lai jums būtu brīnišķīga diena!